ir Ventspils jaunatnes nams, un te nodarbojas cilvēki ar brīvprātīgo darbu. Signe Mežniece. Pašai prieks, par to, ka citiem prieks. Roberts Kernovs. Es nezinu. Kaut kas man rod to gandarījumu, es nezinu. Nē, mums necik nemaksā. Mani sauc Viktorija. Man liekas, tas ir ļoti interesanti, jo man ir iespēja kaut ko izdomāt pašai, kaut ko ienest šajā darbā, kaut ko organizēt. Un, tā kā, man liekas, tas ir interesanti. Un tas varbūt būs ļoti noderīgi tālākajā dzīvē vai profesijā vai vēl kaut kur. Mani sauc Iveta. Labprātīgi palīdz cilvēkiem, varbūt viņam nav galvenais, tas nav, ka viņi negrib palīdzēt cilvēkiem. Viņam nevajag obligāti par to saņemt atlīdzību, viņam vienkārši, varbūt viņam pašiem labāk ir un labsajūtā, ka viņi ir palīdzējuši, viņam ir gandarījums par to visu. Mani sauc Edgars. Šīs jauniešu klubs man ļoti varētu palīdzēt arī nākotnē ar darbu. Piemēram, ja būs darbs grupās, kaut kur ierīko arī konferences, piemēram, būs darbā. Tas var visu palīdzēt. Alise! Jā, man ļoti patīk, es arī iesaistos skolas pašpārvaldē un tikko kandidēju prezidenta amatam, kur es, diemžēl, nedabūju prezidenta amatu, bet dabūju grupas pārvaldnieka amatu.